Baba Lokas UFO Fedi. Nav, jā. Nu, redz, jā, tā viņš ir. Tā tie. Kāds te pa brīvdienām uz austiņām klausās televizoru. Pareizi, šit bija tādas. Kādreiz, droši vien mājās visi guļ vai gatavojās rītdienai vai... Šitien visi gulēja un gatavojās rītdien. Vai konspektēja uzdoto vielu vai kaut kādu būtu rakstīja diplomu darbus. Tikmēr viens mazais Jānīts vai kāda magoņa sēkliņa, mazā ieviņa, viss klausījās uz austiņām televizoru. Midsommeriņas slepkavībiņas. Tieši tā. Jo diezī vai hokeju būtu skatījušies pa kluso, zin kā. Hokeju, nē, te visi noteikti aurēja un kliedza bronza. Droši Bet vien. ir ar tak. Bronza? Tā ne jau hokejā, tas bija cits, kus lidoja, tur bija bronza. Šortrekā, tur ir bronzis, jā. Hokejā vēl līdz bronzai vēl ir ko ņemties. Pielikām pa tuvu vai kā. Ne to uz Eirovīziju aizsūtījām. Nu, vai ko viņi tur visu laiku murkšķi. Jā. Ko viņi tur murkšķi. Tieši tā. Bet tā. Mums ir jautājums, sakiet, ja tuvinieks nevēlas, vai viņu var ar varu turēt pie radio? Atbild dakteris Kasparovs. Ne tikai var, bet arī vajag, ja? Jo kā savādāk? Ja jums ir radiniekam kārpa ir uz pieres. Ja jūs radinieks ir traks, jūs skaidrs, ka jūs ar varu un sanitāriem vedīsiet viņu uz kaut kādu klīniku. Padomājiet paši, jā. Kārpa nav neko daudz labāka par trakumu. Par trakumu. Tieši tā, jā. Tā kā viss, skaidrs, ka viņš tā visu mūžu var rotāties dižāties, staigāt ar kārpām grabēdams. Bet šajā gadījumā jūs tomēr no tāda padomājiet paši, jā. Labsirdīgā samārieša puses nākat viņam pretī vai bet loģiski, un jā. Visu, un caur katars, caur sāpēm izdarat viņam labu. Tas tā kā dzīvniekiem arī, viņi jau nesaprot, ka jāiet pie daktera, jā, bet, viņus izķer tur tai savannā vai kur tur, ja viņiem ir āķis dibenā vai kaut kas tur. Un pēc tam vēl nogriež oliņas, jā, tā kā. Jā, viņš jau pats to nekad neiedomātu. Parād man vienu runci, kurš būtu gatavs aiziet pie daktara. Atoloties. Griez nost, jā? Jā. Tā kā nē, tas jā. ir tāds. Rindā vēl stāv uz pierakst sēž kādu runči tādu 4. Ar vienu aci saskrāpēt purvu. Jo es vairs nevaru. Man ir Es nevaru. apnikuši visi tie pavasari. Tas Marta plēšanās. Visu jāplēšās un tad viss tās frikcijas ar tām. Nē, skaidrs. Grieziet te un te. Tā kā tēviņi jūs arī padomājat, vai jums to vajag? Jā. Visu šito ņemšanu, zin? Jā, viss tas. varbūt jau 28 gados. Viss miers. Tur jau var nekas daudz nav jādara. Tur pat nav arī bumbuļi jānogriež. Tur pietiek tikai krikt kaut ko tur. Jā, un kā tāda laime, viņš jau būs pirtī, jau jūs varēsiet dižāties ar savu vareno. Jā. 14 centimetru īlo. Jā. Bet tā, ka Dzelzceļs liežu platu. Jā, tā kā funkcionē, tā, priekš kam, kā tu, tas Nē, iedomājies, tas ir tāds jūs varēsiet pievērsties
daļradei, darbam, biznesam, viss. Tā jums galvā viens tikai, kur atkal iemērcēt. Beidzot vakara pārtī pārvērtīsies vienkārši par normālu dzeršanu. Nevis ar āli un taksometri un kas tur viss. Un ar transmisīvo. Jā, tā pa mierīgo vienkārši pielējās un mies, jā. Tālūk. Tas ir finansiāli ļoti izdevīgi. Garš bija, protams, mūsu atbildes variants, bet, principā tā arī ir. Tā kā viss. Un sievietēm vajadzētu tieši par to pašu padomāt, ja? Tur ir, arī viņi sevi pie vainas. Selīgas. Elīgas, jā. Viņas jau brīžam pat vairāk. jā. Reku cilvēki zvana. Tu teici, ka tev katru rīt zvana. Šitai laikā. Jā, halo. Un viss. Jā. Viņš šņāks. Nebūs. Halo! Nē. Arvīd! Nē, tas nav. Ne Arvīds, nekas tas nav. Tad nekas tas nav. Misters X. Misters nekas nav. Okay. Šitā ir katru rītu, kamēr es strādāju. Es tā speciāli ieslēdzu. Vai tur man ļečī varbūt arī pretī kaut kāds. Eku vēlreiz. Jā, parasti vai tas vēlreiz. Otrs? Jā! Jā! Tas ir tas, kurš tuvojās. Tu teici tā. Tas jau aizgāja garām. Jau novembrī vajadzēja uzkrist jau. Tad tas ir no nākošais. Tas ir tas, kurš iet prom. Visādi. Higsa bozons. Vēlreiz, kas tad? Noticis, jā. Jā, šitā ir. Jā. Es tādu 2-3 reizes un katru rīt tā bišķi tā iesildīšanās pēc. Kas ir vēderā, tas ir mans. Redz, ka mēs taupīgi esam bijuši kopš jūlija mēneša. Jā, mēs esam apēduši tikai dažas konfektītes. Mēs te varam uzcienāt ar franču konfektēm, ja tu gribi. Cik jūs esat jauki un tādi, ieturēti, jā. Cerams, tu atteiksies. Es atsakos. Mēs varēsim turpināt mieloties. Jā. Parīzes skati tur virsū. Es atvainojos, es šodien atnācu tā kā no vienu tikai dāvanu. Tas nebija nekāds uzbrauciens. Jā, mēs tieši otrādi, mēs 3 gadus šito varam ēst. Jo es tā pavisam nejauši ieskrēju tikai Latvijā šoreiz. Un tāpēc man ir tā, ka es neko no Parīzes līdz nepaspēju paķert. Ne, kaut ko es paķēru savas jaunās... Smaržas. Jā. Aha. Jā. Ir, es jūtu. Es sajūtu, es gribēju prasīt, kas tas ir pārmānī, bet nē, tas nav, tas ir kaut kas cits. Patīk? Jā. Sievišķīgas. Jā. Es tādas nelietotu, bet tev ļoti piestāv. Es gan neprātu, kāpēc es rādu. Jā. Nē, kur tad ir? Kā tad tas tagad ir? Kāpēc viņi tā dara? Daudz cietušās lietas. Nē, ir kārtībā. Te bija podziņi izspiest ārā. Ar to ir jārēķinās. Dzīves laikā jums jārēķinās ar vairākām ligām, kuras jau jūs var piemeklēt, pilnīgi negaidīti. Sabiedriskajā pirtī ar vienkāršu kubuliņu plikam stāvot, jums pat prātā nenāk, ka jums var piemesties kāju sēnīte. Jā. Un tieši tāpēc šodien ārstēsim kāju sēnīti. Kāju ar sēnīti noliekat apmēram 15 cm tālumā no skaņas avota. Lai arī kur viņš atrastos. Lidostā, hotelī vai bufetē. Pilsētas centrālajā laukumā. Jā. Dosim nedaudz jums laika, lai jūs varat iekārtoties ērtāk. Vispareizāk būtu poza
guļus uz muguras. Saukta arī poza Rutka māte. Jā. Tad esam ieņēmuši Rutka mātes pozu ar piepaceltu kāju, kurā ir sēnīte. Ja pieliksiet pie skaņas avota kāju bez sēnītes, var būt visādi. Neiesakām to. Elpošanai ir jābūt mazliet saraustītai šajā gadījumā, jo sēnīte nemīl saraustītu elpu. Mēģiniet to 4-kāršot. Un nomierinamies. Es tagad raidīšu signālu sēnītei, ja? Ai! Elpošana. Un jūs jau jūtat, kad uzlabojumi sēnīte atkāpjas. Viņa rāpjas augstāk pa dilbu. jau ir pāri par potīti. Jā. Viņa dosies no jums prom ar apkārtceļiem. Somiņas turiet aizvērtas. Jo sēdīt var ierāpties somiņā. Jā. Un somiņi var saslimt. Tāpēc labāk iesakām vienkārši polietilēnu maisu. Polietilēnu maisu turiet pie ceļa. Aizveriet polietilēna maisu cieši aizšņorējiet. Izbāžiet to pa logu, Ja? un uztaisiet skaļu puf! Un sēnīte, kāju sēnīte, ir kā ar roku noņemta. Un polietilēna maisu izplatīta. Tagad, lai ar to cīnās jūsu kaimiņš. Jo pastāv jau kāju sēnītes nezūdamības likums. Nav jums, ir kādam citam. Lai slavētu Rutku māte. Līdz rītam. Dakteris Kasparovskis un docents Procents. Praktiskā online ambulance. Nomierināties un ārstēties. Ļoti laba doma. Jā. Ļoti laba doma. Jā. Tas ir, ka tas jau bija jau tas pasākums. Attēls brīžos darbosies bufete, ja? Principā tad viņi ir, tas tā vēl nav bijis, un tas ir pirmoreiz. Visi dejo, tur taču, tučku, jā, visi iet, un dziesma beidzās. Mūsu bufete ir vaļā, ir attelpas brīdis, un viss saskat, atspirdzinās. Tieši tā. Nē, šitā ļoti laba doma ir. Un viss tagad atspirdzinājušies. 5 minūtes pagājis. Un palaiž garām. Jā. Nu, tā. Bet no 2-3 dziesmas, Jā, vairāk nē. Jā, attelpas brīdis. Jā. Bum, izziņo kaut kādu speciālu signālu. Vai, šitas gan Kā labs. tad? Un tad, Šitas ir forši. tad tam pasākumam ir jēga. Citādi ir tā. Protams, ja tu aizies Ja tu pasākumu, neesi attelpojies. tu aizies pēc pasākumu, un faktiski tu esi beigts pēc pasākumu. Tā attelpojies un Tu atspirdzinājies. otrais uz tādu pasākumu vairs neies nekad. Kāpēc? Nu kā, ja tu esi beigts? Nu kā Nē, tu... bet kāpēc beigts? Pēc Nu tā, šitā. bet šitie tie nav attelpas brīdis. nu jā, es par to attelpas, runāju. skaidrs. Ja? Tu paskaties Jā. afišā, nav attelpas brīdis. Šis nav priekš manīm, jā. Jā. Attēls brīdī, var jau uzrakstīt, attēls brīdī darbosies bibliotēkā lasīt tavu. Nu,
Nav slikti 10 minūtes palasīt starp tukšu tačku un palaiž garām. Nav sliktākais variants. Jā, bet labāk jau atspirdzināties. Labāk ir atspirdzināties. Es tev pilnībā piekrītu. Un tad, saprot, un tad ar tā publiku virzīt viss tādā vienotā tā. Un nav vīlusies, dance floors, pēc tam bufets. Dance floors, bufets, šitā iet, un tad tas... Tagad katrs dara, ko grib. Viens jau žmiedz, jau judīti, jau kaktā. Jau. Jā. Kādam ir sarāvis sāns. Jā, kādam menisks. Pīpē ārā. Jā. Kāds vispār no atelpas brīža neiet ārā. Visu laiku atspirdzinās. Vai lasa grāmatu visu laiku. Tā. Un dejo maza čupiņa, tur kaut 3-4 pāri. Tā nevar. Visi atnāk, tā kā klases vakarā, kā Učeni teica. Nedējos, tam viss... Klases vakars beigsies. Beigsies, jā. Viss griezīs lielo uguni un mājās. Jā. Un To jau negrib. Nē, skats, ka visi jau ir kaut kāda samaksāta nauda vai ar uzlūgts. Ansamblis ir Dzīpari. Grupa Dzīpari. Dzīpari. 4. Vienalga, kāds indeks. Kā sanāca, tieši gāja pēc kafijas un skanēt kafiju pupiņas. Redz, kāda sinhronizācija. Bet, vispār tā kafijas dzeršana no rītiem, dzer jau var pa dienu, bet, bez kafijas nevar sākt dienu. Tāda sajūta, ka būtu pakaļā kaut kāds milzīgs bomis, kas jāizvēl, kur nevar sākt dienu. Interesanti, kā tie senie latvieši sāka dienu, ka tā kafija vispār nebija ar ķīseli, ar kaut kādu kompatu, ķīseli, kaut kādu sūkalu, virumu, tādu visu. Es nevaru sākt bez skāpu tur dienu. Jā, es to rīt labāk ķīselīt. Ķīselīt, jā. Izvēl kārā suhu fruktus laukā, man tik tas šķidrums garšo. Jā. Bet, kafija, vai ne, tur jau tas ir tagad olimpiskajā laikā, varbūt Itāļiem jau var patikt kafija, viņi jau ieiet Itālijā, te jau kafija tāda, kafija šitāda, mazāk grūzīt, vien grūzīt mazāk par otru. Bet ir normāli arī. Ir, viņi saka, tad viņi saka, jā, kā tur ir? Kā viņi teica, amerikāno. Amerikāno ir normālā. Tad ir normālā, jā. Pie mums jau arī, es esmu pamanījis, daudzos krodziņos ir, tagad raksta amerikāno, jā. Un ja tu vienkārši paprast kafiju, tad viņš... Tad viņi iepilina. Un starp citu, arī, es nezinu, vienā konkrētā benzīntankā, kad viņi tās, tu iemet to naudu un to kafiju, un uzreiz krūzīt tev izkrīt. Šitādi maz krūzīt. Jā. Tiešām maz krūzīt. Un bija es par cik kafiju, es šokolādi, kakao. Jā. Oi, tas bija labs. Zini, tāds mazs, tāds koncentrēts. Tā kā tiešām tā kā šokolādes tāpelīti apēst šķidru. Šķidru tāpelīti. Šķidru tāpelīti nomielot. Jā. Tā ir. Kaut kas vēl bija, ko es tev gribēju stāstīt par to Itāliju. Es atcerējos, ka aizmirsu, zinu. Tu sacerējies, varbūt. Varbūt es biju sacerējies. Vienkārši gribēju kaut ko, tu izdevi kaut kādu to vēlumu par esamo. Novērojumu es tev kaut kādu gribēju teikt. Bija kaut kas pa dzeršanu, pa grapu, nebija nekas. Starp citu, man prasīja atvest vienu konkrētu grapu. Jā, un tā būtis, bet es atvainojos, konkrētās nebija. Grapas bija visādas. Jā. Tur ir grapas. Kā viņiem jau tās ķīdas paliek pāri no tās stampāšanas. Es saprotu, ka tas ir, iespējams, es nezinu. Viņi grapa vīnogu kaut kādu, vīnogu kanģa. Viņi droši vien ņem tās izspaidītās vīnogu mizas un tad no tām izdzer. Nepārdoto vīnu. Vai nepārdoto vīnu, jā. Jo tas tur ir tik, tur ir ārprātā. 3 reizes var apjost ar pudelēm zemeslodi. Tieši tā. Un ap citu, to novēroja fotogrāfs mūsējs. Tas gali. Viņš aizgāja uz kafejnīcu, un viņam tagad prasa, viņš ir tā, vīnu paņems, jā? Un viņam prasa, kādu viņš vīnu dzers. Kādu? Saka, pēc jūsu izvēles.
Uzreiz apēs, vai ne? Atverās cilvēki. Un tieši Un dārgāko to. Nē, normāli bija. Nebija dārgi, un viņš teica, tiešām gards. Jā. Pēc tam vēl līdzīgi aizgāja pēc tavas metodas, nesmuko etiķešu metodas. Nesmuko etiķešu metodas arī paņēma vēl vienu pudlīti, un tas bija negaršīgs. Nē, es jau nezinu, kas viņam garšojas. Ko tā? Vīns. Nē, Zorti nepiesaucām, bet vienalga grādus slavējām. Kaitīgs. Peldēties ar savu galvu. Jā, kā protas svešais spēlē, tā kā pieprot tas cits. Jā, par to Aija Kukuli savu laiku un viedi vārdi, kā viņš prot svešais spēlēt. Studijā viesos svešais cits. Svešais cits, tas ir Ziečā, labrīt. Sveiki, man, olimpiskajā kreņķī. Ko nu tur? Sports ir sports kāds. Sports ir nežēlība. Jā. Bet tu esi ar sintezatoru savu draugu atkal ciemos. Mēs bijām tajā pasācienā Angurē mēs bijām. Pagājušajā nedēļā, ka mēs bijām aizpagājušajā nedēļā. Jā. Pagājušajā nedēļā. Tas bija jau senāk aizpagājušajā nedēļā, sestdienā. Jā, tā puika beigās tam puikam to diplomu atdeva, tad viņam neatdeva. Tur skuķi atdeva, viņš tur kaut kur bija ganījies, laikam aizgājis līdz mājām, kaut kāds sautējumu apēst un atvilkās apakaļ. Viņam laikam bija kājas vēl sabristas tam Markusam. Slapjas un tā viņš. Sautējumā. Nobredies sautējumā. Viņam, tu saprot, bija. Treneris bija dikti uztraucies, bija sanervozējies. Jā, tas bija sirdīgs Migla Mērkeķi no diploma iedevuši tur labākajiem florbolistam. Tas ar tāds olimpisks pasākums. Tur bija arī olimpieši. Olimpieši un Ārts Abos. Man bija uz Zieča ar Ārts Abos skatus. Tur bija tāda malkas epizode. Tur mežā, guni kūri. Tā mēs noņemam. Pat taisnos to no... Es esmu bijis ar Albāno Harīzi uz vietas skatuves. Samantha Fox. Jā. Ohandī. Ar Sabrīnu es esmu bijis. Ar Sabrīnu. To jau vajadzēja sākt. Ar doktoru Albans. Jā. Zobārstu. Jā. Labi, kā tavu panākumi olimpiskajā solfeģo? Tas ir tāds, pa olimpisko, tā izdam tāda muzika mazliet, kas, fonā tos kadriņus tur rāda, tur neveiksmīgākie, varbūt veiksmīgākie brīži, tas apskats. Tā izdevā lifta mūzika. Jā, sakomponēt tādu lifta mūziku, tādu foninieka. Jā, pagaidi, tad noņem šit. Bet tu dziedās arī tikai? Nē, tas jau ir tāds... Tu esi instrumentālo. Jā. Bet mums ir modra, es tev rekomendēju modra ļoti labs ierunājiens, sauklis olimpiskais. Nevar būt. Tas jauns alternatīvs paņēmiens. Jā, ļoti. Tas tieši pēc Dānijas mačiem. Dānijas mača laikā 4 reizes vismaz. Nevar būt. Nevar būt. Un šitas ģeldīgs ir. Jā, mēs to laidīs iekšā. Vajadzētu kaut kas, ka jauni kaut kas ienāk iekšā. Šito vajadzētu arī tiem amerikāņiem iedot, tā kā viņiem neieskaita golu. Jā, precīzi. Jā, labi. Zieči, tad kā nosauksim dziesmu? Nevar būt. Nevar būt. Jā, lai viņi arī iet. Zieči spēlē Sint. Nevar būt! 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 Dinamikas nav, bet skanē. Aizgāja funky. Yeah. New jazz. Šis labs. Pagaid, tagad. Nevar būt. Nevar būt. Nekas to vajag tā salikt pa bītiem, būs labi. Jā, tajā bišķi džezīgajā. Jā. Nevar būt. Nevar būt. Tagad trāpīja. Labi. Nevar būt. Nē.
šitas nebija. Skaties, vēl vien 4-5 gadu, un tu jau varēsi normāli kaut ko nodziedāt, arī kaut kādu, jā? Es jau skatījos vecās olimpiādas, kur Atkinsons spēlēja ar Sintiķu. Nu, Jā, tur jau es biju. Angeli golā. Nevar būt! Nevar būt! Nevar būt! Nevar būt! Kas tas ir domāts? Tas ir tāds kaut kas... Ka rātos fonā, tu apskatas labākiem momentiem. pareizi, Tu jā, kā jā, jā. nogāzās. Sliktākos momentus. Sliktākos, kā atgadījās. Nekādos Nevar, tāpēc arī nevar būt. Tas gabals saudā. Nevar būt! Nevar būt! Ir labi. Uztais beigas tā, endiņ tā. Opa! Sudrab kāzās! Sudrab kāzās! Sudrab Ej, tu nos, nu Oi, labi. Tā ir jāsūt prom šiem, kamēr tur līdz 3. Mums tur šito te varbūt, kur ar to Snoop Dogg, to melo. Uz to noslēgumu varbūt, zini. Lai palaiž. Pa elektroniskiem pastiem jau var nosūtīt tagad. Ines tiek uz to noslēguma rituālu. Viņi varētu prezentēt. Būs ambasadors, vēstnes. Melodiskais vēstnes. Tevi tur dabūt iekšā nevarēs, bet, jā. Vajadzēs caur žogu ietikt kaut kā. 100 reizi jau tā ir darīts visādīgās. Labrīt, slimnieki. Labrīt, ligu piemeklētie un likteņa daudzītie mūsu klausītāji. Miesa tas ir tikai apvalks, kas mēģina uz priekšu, atpakaļ un apkārt nesāt mūsu dvēseli. Pilnveidosim to. Jā, nevis dvēseli, bet miesu. Jā. Jā. Atkal kopā ar jums doktors Kasparovskis Un asistents. Docents procents. Docents procents, jā. Jā. Šodien ņemsim nost kārpas. Sāksim ar vienu. Ar vienu Jā. jūsu visnepatīkamāko kārpu pietuviniet skaņas avotam 10 centimetru attālumā. Bet ne tuvāk. Jā. Jo kārpa var sabīties. Un paslēpties un Vēl jūs piemādīt. Jā, jūs piemānīt un paslēpties vēl nepieejamākā vietā. Jā, un pēc tam izlīst ārā ļoti nepatīkamā jums vietā. Jā. Jūtat, vibrācija jau ir sākusies. Mēs jau strādājam. Jā. Nu, Pievieno, tad ir, jā? Ir attālums, ir, jā? attālums ir. Tur arī 10 līdz 12 centimetri, jā? No skaņas avota. Un tagad pats skaņas avots. Tiš, tiš. Tiš, tiš. Kārpa tiš, saka meistars. Kārpa tiš. Tiš, tiš. Vēl paturam drusceļi, jā? Tiš, tiš. Un tagad mēģiniet to savienot ar elpošanu. Tiš. Uz izelpu tiš. Tiš, tiš. Tiš. Bet tagad Ja vajadzētu... vēl nav atkāpusies kārpa, tad To viņi darīs rīt. to viņi darīs rīta vai kādā citā mūsu seansā, bet tas jau par maksu. Ja? Jā. Ja. Šis bija bija komplementārā lekcija. Šis bija komplementārā viena, jo kārpa jau nav nekad viena. Jā. Viņas ir Kārpa nenāk viena. Tieši tā, jā. Rakstiet atsauksmes, Jā.
Atsūtiet mums savus kārpus nokritušās. Savus kārpu bildes. Jā, Cerams, ka mēs savus kārpu bildes. Cerēsim, ka mēs jums līdzējām. Nu, kā tā? Protams, jā. Citu rītu atkal šajā pašā laikā asistents docents procents un profesors Dr. Kasparovskis. tiš. Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz. Nu, diez vai Andija savā pēc pasākuma banketā servēs toaletes papīru. Jā, nu, diez vai. Bet mums tā sanāca, jo tagad tā ir ar tām reklāmām, tās visas samest lielā čupā, uzmet acis, un viss tik garšīgi liekas. Un te tu redzi pilns šķīvis, kaut kas kūp, kaut ko uztaisīts, servēts, smaidoši cilvēki, tīri krekli, un te uzreiz toaletes papīrs, arī jau tīrs un viss kārtībā, bet tāda sajūta, ka to varētu lietot arī uzturā, jo tik labi parādīts viss ir. Bet redz, ar majonēzi kumelīšu aromātu nenoslēpsi, ja? Ar kā? Ar ko? Ar majonēzi, jā. Toaletes papīra lietošana uzturā mūsu tēma. Tad vai dieviņi... kā teica leģendārais Mārtiņš, ja leduskapī nekā nav, ņem rūlīti toaletes papīra. Tas viņam tāds populārs teiciens. Jā. Kārtainie visādi zeva salāti, tā čipsi, tā. Ar sinepēm noslīd lejā bez aizķeršanās. Tie kaut kāds raksts uz sāļās toaletes papīra stanziņas ar sezam sēkliņām. Ja jums mājās nav ko ēst, izņemiet mazlietotu toaletes papīru un pagatavojiet kārtojumu. Tikai atcerieties, kārtojumu kārtību. Pirmais iet brūnais, tad papīrs, tad atkal brūnais. Un papīram jābūt pēdējam. Tas ir kaut kas līdzīgs kārtainai kūkai toaletipoleons. Toaletipoleons. Jā. Labi, būs jau pretīgi, bet pēc kādas stundas. Pirms toaletes papīra rekomendē mitro salvešu aperatīvu. Jā, tieši tā. Paldies. Labi apetīti. Tik garšīgi. Anī Putniņa arī uzdziedās dziesmu. Kur ir tā meitene? Es saku, toaletes papīra putriņu tagad tu ierauzi. Jā, tad cīsiņos jau var esot. Ar kiršiem. Tu redz kā Andri, vai ne, pateicoties, vai ne, tam, kad ir atcelta dzimbūšana, vai ne, mēs te arī tā varam pa brīvo laist. Iedomājies, nebūtu viņi atcēluši to dzimbūšanu. Es domāju, ka vēl šur tur nav atcelta, man liekas, vai pārsteidzīgi jums tie lēmumi ir. Daudz vēl nezina, taču tomēr nav interneta vietumis, jau viņi vēl nezina, ka visi jau ir stājies spēkā. Viņi lēnām urbinās. Jā. Un vispār jau runā, ka viss joprojām ir esot dzimbūšanā. Ok, tad par to šorīt arī parunāsim vairāk. Nezinu. Par dzimbūšanu. Vispār atkal no otras puses, tā dzimbūšana jānenot kādu vainu, vai ne, kad tev pasaka. Tur tas tā viss kā, ja? Dzimbūšanā saimnieks ir atbildīgs par saviem cilvēkiem. Tagad ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja? Jā. Tagad redz ierobežotā atbildība viņiem, un viņi nepako neatbild. Atbild tikai pa kaut kādu mantiņu. Tajā laikā visi gulēt nolika, ēst iedeva, sievas iedeva, pirmo paņēma priekšā sievu, pirmais izmēģināja, vai nav iebojājusies. Jā. Tā kaut kā. Un pēc tam tik vispārējais. Jā. Tā kā viss, un tad pēc tam, kad nāc tas kapitālists, tā jau pofīgi, tad tik strādā un tiec pats galā. Ko tu tur ēd mājās, tas nevienu neinteresēja. Jā, tas gan. Tagad skat. Kapitālists buržujīns arpa nevarēja izskaidīt pa visiem Soho
kaktiem un rūmēm tur pirmo nakti ņemot priekšā. Ne viņam bija laika, ne stāvēšanas. Dzimbušanai ir savi Kā plusi. priekšrocības, ir plusi. Tu atlaidi rokas un iegūsi no tā vienkārši maksimālu baudu. Ko arī jums šodien novēlam? Ātri skriet, es nebaidos. Un tad, tad tu biji tur ar tābolu uz vienas skatuves, tev ir jauns gabals. Valentīna dienā kaut kāds bija šiveris. Mēs tur pa cēsīm, nodauzījāmies un... Un cik reizes? Vai var saskaitīt? Niezā? Niez kaut kāds? Jā, un šitie doktorāti viss ciet, sātani, zinu. Tā nācās, uz pirtiet. To var izzīt ārā. Jā. Tautas metodēm ritīgi. Visādīgām tur tējām, bet man jau liekas tur ar stipro labāk. Tā bija. Gribi pacelt dzimumu spēju, uzlej spējai karstu tēju. Jā, tāds bija kādreiz. Kas ar aņukiem ir kaut kāds anekdotiņš? Bišķiņ arī ir ienācies, kamēr... Vēl jau te pa kas pat rakumiem, šitāds baigās ziema, bet miljons gadu nav bijusi, tak varēja oficiāli iet pa tā... Miljons ne no 79. No 79. Jā. Un mēs, te veselu vārza bija, kad pār 150 cilvēki pa to Daugavas nogājās, saprot. Taču nedrīkst. Tagad jau no 7. datuma nedrīkst. Mēs jau līdz tam 7. pa 3 lāgi. Man te bija te Mārels atvilcies no Cēsas puses uz Rīgu. Viņš jau tādu nav redzējis neko. Tam ir nepabeigta šitā te santehnika augstākā izglītība, un mēs tur kontrolu urbums tajā zelta pālī taisījām. Tu vari pietikt klāt beidzot no otras puses. Un tur neko labi tur neiet. Un tā gājām taisīt kontrolu urbums ledojumam, tur 3-5 centimetri, viss kārtībā, uztaisīt telti, iehēdīja kur uguns, kur iekšā telti, un palika pa nakti no tā 6. uz 7. Un tas 7. jau... Uz ledus? Jā. Tur kā ielēd āliņģīt arī, tur tad kā tev kurās guns, un tev teltīt vaikiņš, ir tāds kā pirts efekts, Un tas 7. nāca tie miglu mērkaķi, jo gribēja sodus telēt. Mēs teicam, mēs jau te no vakardienas, tā mēs tur bišķi izplosījās, pikām viņus apmētāja, un tad kaut kā pa maliņu nogāja neuzrakstīt tos sodu. Jā. Labi, stāsti vairāk. Tad nakšņoja uz Daugavas. Jā, no 6. uz 7. mēs tur tāds strateģisks objekts, kur... Tieši pēdējā brīdī. Tuvāk. Pirms cietu. Pirms cietu, Jā. Un šitā te izgāja, tas ir tuvāk pie Zaķusalē, tur ir tāds strateģiskais objekts, nedrīkstot tur kāpt augšā. Jā, tur jā. To mēs arī uzzinājām, ka uz kāpām tur sētu, žoks rakstīts. Nedrīkst rakstīt. Tā bija viens. Jūs tur gāja, kur nedrīkst, jā? Iekšā mēs negājām, tur jau bija sēta, tā bišķi piebijās. Bet tā bija interesanti par to Daugavas. Tu esi zemlednieks, jā, arī? It kā nav tā kvalificēts, bet šitajā ziemā, redz, es jau izgājušajā raidījumā stāstīju. Es tur no vecām drātiņām visādiem šitiem te... Sūdiņiem kaut kādiem, jā. Kas jums tur bija tie... Trotils. Tas olimpiskās tie piekariņi. Trotils. Taisītos blitkas, Es domāju, no trotila kaut ko. Tas ir, to vajadzētu vēl paspēt šajā gadā. Uz Daugavu. Tagad, tā kā sāks palikt siltāks. Tad trotiliņu uz Daugavu. Un tad tev atsevišķi gabals, to tu atdalies. Tad Rudolfs Laumans, otrā sērija, Nāves ēdā. Bet viņiem tas patīk. Es kaut ko dzirdēju, bija kaut kāds, kad bija tā runāšanās ar tiem zemledniekiem, vai ne? Viņi patīk, ka viņus iznes jūrā, jā? Tur galvenais nevajagot skriet pirmajam. Uzreiz mēģināt lekt pāri. Tur ko? Vajag pagaidīt, jo atlidos ar heli. Kur tu vēl ar helīti vecīt? 2013. gadā tā bija jūrā, tur pie Igauņiem. Tur palielas gabals, kad 100 cilvēki. Mēs tā raidījumā vienā šitos pieminējām. Bija atdalījušies gabals tik liels, ka paši nemanīja. Tik vēlāk uzzināja, ka viņi ir nofiktas helikopteris. Lieluvā tā. Klau, bet stāstīsiet ne to anekdoti. Stāstīs kādu anekdoti. Ja kas man arī vienīgi, ko viņam pēc tam izstāstīt.
Tā jau tā kā veca, laikam, kāds jau būs dzirdējis. Jau tev nav. Ilgdzīvotājs, zin, tur kalnos, Kaukāzes pieņemsim, tur 105 gadu džekam. Tā, zin, padzirdējuši šitie te žurnaļūgas, jābrauc pie viņi noņemt interviju, kā tev tur šitas noslēpums, vai ne, un kā tu tik ilgi izdzīvoji. Šie tur atbrauc, tu viņi tur ņems un intervēs, viņš skatās uz vecais, sēž sakņus un baigi bimbā, zin, uz cēlumu. Un, kaut ko tur kreņķīgs, un tie žurnālisti, kā jau grib tos jautājienus, viņš saka, bet jūs tik kādu cienīgu mūžu, bet kas te noticis, kāpēc jūs tā kreņķīgs un raud? Viņš saka, fāters izlika no mājām, saprot, es veco tēvu irst pasūtīju. Sastīdējās. Kas tev ir? Ok, tā, labi, man ir tā, respektīvi, lido, es stāstīju par kurortu vietām iepriekš, pirms stundas. Un tagad lido uz kurortu tas čārters, vai ne? Un paņems kaut ko. Jā, lido, pareizi. Smiekla vārds. Lido čārterīts, vai ne, uz to atpūtas, kaut kā to zonu. Epsteina salu? Špā, ne uz špā. Tas jau ir špā. Ne uz špā, ka tur uz citu vietu viņi lido. Un, protams, kā tur lidmašīnā iet vaļā, vai ne? Un viss šitais te, kā oligarhi, latviešiem, kas ir oligarhi mums arī? Ja jā, tā kā viesnīcā viņi tikās, tur ir sarunas noklausījumi. Jā, bet kā, mums varētu būt, kas viņi varētu būt oligarhu vietā, kaut kādi biezi. Dīžmaki. Biezie kaut kādi turīgie vai kaut kādi, kā mēs viņus varētu nosaukt. Tur tai lidmašīnā pāris ir tie, kas visiem makas daudz. Čiekuri. Čiekuri, vai ne? Un tagad tā lidmašīnas tā stjuarta vai ne vienā brīdī nāk ārā un saka, lūdzu visiem piesprādzēties, vai ne? Tūlītās mēs nosēdīsimies Bādenē. Un viens no čiekariem, tā kā atšķirkstajā brīdī, kas jūs mūs galīgi par idiotiem uzskata, tad nevajag 2 reizes nosaukt. Jā. Vai ne? Labi. Šito mēs plēšam ārā un metam miskastē. Reku, te mums ir kalendārs noplēšam. Šito, ko viņš izstāstīja, arī metam ārā miskastē. Jā, pārliecināti vīrieša joki. Kamēr tu biji prom, es te vienu atradu, viens bija tā tīri labs, es atstāju ziečam viņš varētu pasākumos. Dace ne dzēra, ne smēķēja, pa naktīm nevazājās apkārt, gulēt gāja 10, cēlās 6, bija klusa, mierīga un paklausīga. Bet, kad iznāca no cietuma, viss mainījās. Šis nav un nākamais ir, te vairāk nav izraustītu, bet mēs rīt no rīta varbūt. Bet tieši Valentīna dienas pārliecinoša cilvēka joks svētā Valentīna dienā skan šādi, līdzīgi. Studente Jāna katru dienu ēda lokus un ķiplokus, tāpēc par angīnu un seksu viņai stāstīja citas studentes. Jā. Okay. Tas vēl tāds. Bet par Daci, kas iznāca ārā, to var. Bet vakar iedomāju, es vienkārši tur lūrēju to hokeju, to trakumu, tad pirmā trešdaļa, un skatos tur tas surdotulkotāji arī fonu. Tad tas ar gandrīz aņuks, es skatos pēc pirmās trešdaļas pat surdotulkotāji mēmi palika. Tāds mazais kumēdiņš. Iet hokejs, bet viņi tikmēr nevis tulko, bet stāst aņuku kaut kādu savu diezgan tādu piedaudzību. Es nezinām, ko viņi tur rāda. Jā, viņi rāda šito. Un šitādi viena ir bijis reāls gadījums Amerikā, kur viena vairākus gadus nodulinājis, viņa izlikusies, ka viņi vienkārši tur plātījās mēdījās, ka viņi pieķēruši beigās. Vai jūs nezināt to slaveno gadījumu ar to futbola čempionātu? Es nestāstīju. Kā vīri bija sadarējuši, ka viņš tiks iekšā futbola čempionātā uz atklāšanu. Un viņš gāja un pieteicās un blablabla, jo tur visi tie voluntieri. Viņi pielika tajā atklāšanas ceremonijā. Pie prezidenta. Jā, pie prezidentiem un šis
šis, ka viss ir. Un tas varbūt, un pēc tam, un tas viss ir noticies, un viņam viss akreditācijas, un viss viņam ir, tā kā vajag. Un tie kurmēmie tagad ceļ trādīt. Kas tas bija? Viņi neviens neko nesaprot, ko viņš... Citā valodā. Viņš kaut kādā, surda muldēšana. Tajā swahili. Viņiem tas droši vien savādāk žesti. Jā, viņi bija sadarējuši te dialekts. Kad tiks iekšā kadrā, tajā oficiālā atklāšanā. Čomiem pamāju. Meitadei piekusa roka jau. Mēs pa ilgu vajag runājam. statīvu uzdāvināt. Jā, uzdāvināsim viņai statīvu. Pašiem mums vajag statīvus. Labi, paldies. Zieča bija studijā. Urā, viņš iet projām. Jā, urā. To nevar būt. Es atbildu par tirdziņu. Klausies, bebē brokastis. Jā, baby.